Labdien! Kārtējā domas sēde ir pagājusi. Nu jau laikam lēnām rudens sāk iestāties. Tūlīt jau bērniem jāiet uz skolu. Pirmais, kas jāizdara, jāapsveic visu 1. septembri, kas šogad būs 2. septembris. Šogad, pirmais jau arī būs, bet pirmais būs svētdienā un 2. septembrī, kas ir jau tūlīt, visi uz skolu. Cerams, ka visiem viss ir sakārtots, sapirkts un visi bērni ir gatavi. Manēji ir gatavi, viņi paši jau arī saka, ka grib jau uz skolu. Jau pirmās vecākas apulces ir notikušas, tā kā viss ir kārtībā, rudens principā ir iestājies. Bet vienalga žēl, ka vasara tik īsa. Nē, mēs nevaram sūdzēties arī par vasaru. Pasties, ir ļoti labi šogad arī vasara ir izbaudīta. Jā, tas ir bērniem, jauniešiem, bet mums atkal bija darba diena. Mums bija domas sēde. Šoreiz jautājumi varbūt vairāk bija tādi tehniskas dabas jautājumi, dažādi nolikumi un tur izmaiņas šādas tādas. Tā arī ir vasaras ietekme, jo tomēr vasaras mēneši ir atvaļinājuma mēneši un tomēr darba režīms ir nedaudz savādāks, jo tad ir viens atvaļinājumā, otrs un tāds konceptuāls jautājums droši vien, ka mēs risināsim rudenī. Uz septembri jau mums ir diezgan daudz sasolīti risināmie konceptuālie respektīvi jautājumi, jā, bet arī šodien bija mums 60 un bišķiņu jautājumi, 62, 3. Tā kā, kas mums tur tāds pirmie bija kaut kādi svarīgākie par rīcības? Skatoties rīcības programmas papildinājumu, tas ir ar kanalizācijas ūdens pārvadu, kas ir liecinot ūdens kanalizācijas pārvads pāri dzelzceļam, zem dzelzceļa, kur tas grāž tomēr bojā to uzbērumu, jā. Bet tas varbūt tas mazākais, jo tam arī kredīts ir jāņem, kas ir... Tas principā ir īstenībā ļoti svarīgs jautājums. Svarīgi, bet viņš ir tāds arī tehnisks, lai kredīti dabūt, jā. Tieši tā, bet tas ir atkal solis uz priekšu, lai pauzēt pļavu un visu to esošo nopusināt. Un svarīgākais, man liekas, arī bija par to, ka pirmā redakcija no teritorijas plānojuma it kā ir paveikta, bet ir ļoti daudz atkal priekšlikumi, ieteikumi, iebildumi, kā rezultātā visticamākais bez otrās redakcijas mēs neiztiksim. Nē, bez otrās mēs jau zinām, ka mēs neiztiksim principā šobrīd, jo lielākie iebildumi jau ir bijuši no institūcijām. No institūcijām dienestiem, jā. Jā, kas ir vides aizsardzības un dabas aizsardzības pārvalde. Protams, ko mēs varbūt mazāk zinām, bet kas ir nācis klāt, tā ir Jūrmalas, varētu teikt, Jūrmalas zona, jā, ar šiem ciemiem visiem pāriem. Protams, tur tās birokrātijas un tās lietas ir ierobežojumi galā, kā rezultātā varbūt mums arī tas redakcijas izmaiņas būs ilgstošākas, ja, vai plānojuma izmaiņas būs ilgstošākas, kamēr mēs dabūsim saskaņojums kaut cik saprātīgā līmenī. Teorētiski jau mums ar tevi varbūt tas ir kaut kas svešāks, bet pārsvarā liela daļa no arī mūsu šī brīža vadības un deputātiem ir tomēr no tās pašas. Un mēs jau likām iekšā tos pašus, kas iepriekš jau bija apstiprināti. Šobrīd nedaudz ir pamainījusies varbūt tās arī no augšas uzstādījumi un uzskati, bet es godīgi sakot gribētu piekrist šoreiz Stipri Gundaram par to, ka tie ierobežojumi pat jau ir tik sažņaudzoši, ka mūsu to attīstību šiem ciemiem viņi principā padara neiespējami. Ja? Un tas, tur mums būs visiem kopīgi jāpacīnās vēl par to, lai tomēr mēs salāgotu šīs te vēlmes un vajadzības ar iespējām. Droši vien, tev arī Rīgā braucot uz jaunās vienotības sanāksmēm, laikam būtu jāpaprasa, vai tiešām šie visi ierobežojumi, jo šeit arī vara ministrija tomēr ir daļēji saistītā, ja? Tad, kad viņš bija vara ministri, kad bija tūkumā, tad jau mēs arī par šo runājām un principā tad mēģinājām panākt arī kaut kādas pretim nākšanas. Bet šobrīd ir sarakstīti šie iebildumi. Man liekas, visticamākais ir kaut kāda normatīvo dokumentu izmaiņas jādara, jo gribēt, negribēt, laikam valsts institūcijas tā nedara. Viņi skatās un attiecīgiem dokumentiem, kāda ir spēkā. Tā kā tas ir tāds ilgstošs, jo mēs esam pirmie arī, kas izstrādā jauno redakciju jaunajam novadam, un droši vien, ka visiem pēc apvienošanās tieši, tā kā visiem šī problēma būs. Tas ir viens, tālāk bija vēl veselā virkne jautājumu, varbūt, kas ir saistīti atkal kārtējie, kur mēs esam jau panākuši apkopojot, ka balsojam kopīgi par vairākiem jautājumiem, kas ir saistīti gan ar atsvināšanu, gan ar ūdensvadu kanalizācijas izbūvi, varbūt šāds jautājums, kas ātrāk pātrina procesu, jo viņi ir tiešām atbilstoši mūsu izstrādātiem nolikumiem, komitejas izskatīti un viss ir kārtībā. Mani nevis uztrauc, bet priecē par to, ka
Vecpilsētu, skatoties šīs iniciatīvas, ko mēs esam sākuši veidot, ir pirmās mājas Harmonijas ielā, kur izstrādāt grib dokumentus, lai varētu renovēt šīs ēkas. Mani uztrauc tikai tas arī par to, ka šīs izmaksas visas ir ļoti lielas dokumentu izstrādē, kādas būs izmaksas pie renovācijas, pie celtniecības, kas būs jāveic. Jā, bet redz, mēs šobrīd arī, kad mēs pacēlām šīs sliekšņu summas, atceries pagājušajā gadā mums bija tikai 10,000 un to visu kopā, nebija izdalīts arī atsevišķi dokumentācija, tad mums tā vēlme cilvēkiem nākt un izmantot šo līdzfinansējumu bija ļoti niecīga. Šobrīd mēs tomēr esam ar šiem sliekšņu pacelšanām un izdalīšanām atsevišķi arī dokumentu sakārtošanai šim līdzfinansējumam, mēs esam panākuši to, kas, manuprāt, bija mūsu mērķis, kad cilvēki iesaistās vairāk, tā kā nāk pie mums. Protams, es saprotu arī to, ko tu saki, varbūt izdos naudu par dokumentu sakārtošanu un tālāk projektu. Nevarēs aiziet vienkārši. Tā naudas masa būs, mūsu atbalsts joprojām būs izrādās par maziņu, proporcionāli skatoties, cik tur ir jāiegūt. To mēs nevaram šobrīd pateikt, jo jau tie 30,000 principā jau ir kaut cik jau redzama tā nauda. Es pats arī, piemēram, atjaunoju savu māju arī Vecpilsētā. Tad apmēram es saprotu, ka uz tiem 30 varbūt es arī būtu gājis un pretendējis. Ja šobrīd, pirms tam uz tiem 10, nē, tāpēc, kad tas bija tiešām neadekvāti. Tā, vēl tātad jautājumi, kas ir saistīti ar ikdienas darbiem, man liekas, par dzīvokļiem tālāk nerunāsim. Tie ir arī šeit bija, ko mēs kādreiz jau runājam par šiem te, kā varētu teikt, dzīvokļus, kurus mēs nenododam atsvināšanai vai privatizācijai. Atkal bija jādara, bet, kā mūsu administrācijas cilvēki teica, ka gatavoties likuma izmaiņas par to, kas pašvaldībai būs jādara attiecībā par dzīvokļu, par apdzīvojamo telpas piešķiršanu iedzīvotājiem. Gaidīsim likumu, kaut gan man liekas, ka likumu īsti nevajadzētu gaidīt, jo vienalga, kurā redakcijā viņš atrodas Saeimā, vienalga viņš var iznākt, ka viņš pēc pāris gadiem tikai ir. Nē, mums ir principā konceptuāli, jo mums ir jāsaprot, kurā virzienā mēs virzinās, nevis jāgaida. Bet tas ir ne tikai šajā, mums taču ir vairākas tās lietas jau bijušas, kur mēs tiešām gaidām uz kaut ko. Īstenībā, kāpēc mēs nevaram pieņemt lēmumu? Pieņemam, daram visu, un tad, kad būs šis likums jaunais vai jaunie MK noteikums, ja vajadzēs, tad pielabosim. Bet, principā, manuprāt, tas nevajadzīgi laika tērēšana, tā gaidīšana. Bet, protams, bija arī daudzi šie te, vairāki skolu nolikumu apstiprināšanas, tad komisijās kaut kādas izmaiņas, bet tas viss, principā, tādi tehniski grozījumi, kur mainās kādi amati vai vārdi, uzvārdi. Tukuma konsultatīvajā padomē izmaiņas ir notikušas, kur iepriekšējais padomas priekšsēdētājs bija uzrakstījis, ka viņš vairs nevēlas būt par padomas locekli. Jā, bet doma tikai apstiprināt, viņa iesnieguma par atbrīvošanu. Tikai, jā, tieši tā, mēs viņu atbrīvojam, bet aizvakar jau bija notikusi jau kārtējā tukuma konsultatīvās padomas sēde, kurā jauna priekšsēdētāja ir ievēlēta un arī jauns vietnieks, tā kā novēlam viņām abām dāmām izturību, un es tā kā gribētu, ka mums tā konstruktīva tā sadarbība būtu starp domi un iedzīvotāju konsultīvā padomu, jo šobrīd, es esmu bijis gandrīz uz visām konsultīvās padomas sēdēm, tad tas konstruktīvisms mums brīžam ļoti, ļoti klibo, bet tā komunikācija, principā, viņa ir divpusēja. Tas nav tā, ka, kā vecais labais teiciens, viena pagala nedeg, ja, tad, mums būtu jāuzlabo. Un es ļoti ceru, ka meitenēm izdosies arī šo te sakārtot. Jā, varbūt detalizētāk jāapskaidro ir jautājums par projektu, kurā ir pašvaldībā iezīmēt vairāk kā 700,000 eiro, un kur mēs diezgan ilgi nevaram atrisināt, kā pareizi darīt. Ir, kā mēs kādreiz saucam par speciālo skolu, ja, bet tagad pamatskolas Spārni, kur atrodas mums divās vietās, ja, Tukuma novadā, Tukuma pilsētā un Lamiņos, un šis projekts ir paredzēts tikai, ka var būt vienā vietā, un tikai tad, ja viss ēkas vai viss atrodas vienā vietā, tikai tad šo finansējumu var dabūt. Šodien mēs pieņemam lēmumu par to, ka tā būs Tukuma pilsēta, bet, kas ir iesaistīts jautājums, ir šis Taurenītes bērndārs, ja, kurā faktiski būtu jāveic vesela virkne darbības, lai viņi varētu pielāgot teorētiski šīs te vajadzībām. Bet ir aktuālais jautājums jums, kurš tek, kuram ir vajadzīgs remonts,
Un, ja mēs esam dotē momentā jau tik tālu iestrādājuši, ka kredīts ir par kredītu piešķiršanu ir iesniegts kredītu uzraudzības padomē, tad šodien noskaidrojam, ka viņš ir tikai apturēts, nevis atcelts, jā, jo jebkurā gadījumā, ja šis projekts ir 2-3 gadu laikā realizējams, tad jumts tek šodien, un šī nauda ir nepieciešama šodien, lai to avārijas stāvokli jumts sakārtot. Un tur bērni arī šodien nav. Viņi arī šodien ir. Un es sapratu tomēr no administrācijas, ka galīgi šis kredīts nav aizmirsts, un ka septembrī mēs skatīsimies, bet, rudens ir rudens, es domāju, pēc iespējas ātrāk šī avārijas stāvokļa jumtam ir jānovērš. Ja ne visam jumtam, tad vismaz tajās vietās, kur viņš ir bojāts. Tas ir tāds, tā kā viņš ir tāds, nenoteikta rakstura, jo vēl ļoti daudz nezināmo ir par to, vai atbalstīs šādu projektu, vai būs iespējams izmaiņas, bet šis ir tikai projekta pieteikums. Bet tāpēc man uztrauc tas, lai neiznāk tas, ka ieliekot kaut ko projektā, projekts nerealizējās, un jums tā arī paliek neuzlikts. Tas būtu tas vissliktākais. Nē, principā tur jau mums iepirkums ir sen noslēdzies, mēs esam pieņēmuši lēmumu. Bet ir apturēt par viņa ņemšanu, kredītu ņemšanu un jumta labošanu, ja? Kā mūsu bērndārs vadītāji teica, Inese, vai ne, tad ir avārijas stāvoklis, kurā tek ūdens iekšā, un tādu uz rudeni nevar atstāt. Jā, tas noteikti būs jāatrisina, bet kā jau šodien arī domas vadība teica, līdz 10. septembrim būs jāsaņem atbildes arī no finanšu ministrijas par šo te, vai mēs tur varam dažādās adresēs. Un tad, principā tuvāko pāris nedēļu laikā šis jautājums tiks atrisināts, un tad jau arī varēsim uzsākt būvdarbus visticamāk. Jā, vēl par naudām runājot. Tātad nolikums par pašvaldībā piedarošo mežu apsaimniekošanu. Vairāk gan gāja runas šeit nolikumā par izsolēm, par naudas sadalījumu, ko iegūst no šīm izsolēm. Ja? Tātad pagastu pārvaldēm, kur teritorijā atrod šie meži 50%, 20% būs mežu atjaunošanai un 30% budžeta papildināšanai. Ja? Tā kā ir šīs teritorijas, kur var meža izstrāde notikt, tad arī pagastu pārvaldēm neuztraucieties, pusi no šīs naudas paliks jūsu rīcībā. Un faktiski jau 70%, jo 20% meža atstādīšanā un atjaunošanai arī paliks šajā pašā teritorijā. Nē, principā tā tas arī ir. Kas tad mums vēl par siltumu jau pagājušajā mēnesī pieskārāmies, un šomēnes, principā pagaidām var teikt tā, ka nekas diži nav mainījies. Bet neuztraucieties, siltums tiks nodrošināts gan Jauntukumā, gan Milskalnē. Tikai tas, kāda būs beigās šī te, nezinu kā to pateikt, rezultāts, ja? Kādā veidā mēs šīs katlamājas, vai mēs viņus īrēsim, vai mēs viņus būsim jau nopirkuši, tas vēl ir procesā. Es domāju, kāpēc šie procesi tādi vai šādi un kāds būs rezultāts, droši vien mēs iedzīvotājiem arī izstāstīsim. Bet pašlaik, kamēr viņš ir procesā, es domāju, ka mēs pilnīgi pat nevaram saprast, līdz kuram līmenim un kā viņš aizies. Vienīgais, ko es varu pozitīvi pateikt, kā Tukuma siltumam ir sabiedrisko pakalpojumu regulators ir izmainījis tarifu. Un tarifs ir 4 eiro mazāk nekā viņš ir bijis. Tātad, ja viņš stājas augustā spēkā un šī procedūra, kas ir saistīta ar jaunu tarifu izmaiņām, ir ilgstošāka, tātad vienalga, kāds būs process no nomāšanas, no pirkšanas, tātad nākošās apkurses sezonas sākumā, vismaz sākumā es gribētu teikt, šis tarifs būs zemāks nekā viņš ir bijis. Ja? Es pieļauju, ka visu nākošo apkurses sezonu viņš būs tas ir tas pozitīvs. Jo, principā, pusgads ir tas termiņš, kurā izskata pakalpojumu regulātori. Tāpēc teicu, no šī viedokļa skatoties, tātad arī pašreizajā situācijā, Tukuma siltums ir strādājis efektīvi, labi strādājis, kā rezultātā mēs spējam iedzīvotājiem samazināt šo te apkurses tarifu. Jā. Kas vēl? Man liekas, ka daudz vairāk par tādiem problemātiskiem jautājumiem šodien nerunājām, un arī domas sēde diezgan raiti gāja. Varbūt vēl ir piebilstams par to, ka mēs pēc sēdes uzklausījām ekspertu viedokli par Tukuma slimnīcu, kas ir ļoti, ļoti būtisks jautājums un strateģiski rakstura jautājums, kā tālāk rīkoties. Protams, ka daudz lielas cerības uz to, ka gaidīt kaut ko kā lems, saka valdība un vispār jau nevaram. Un ļoti daudz lietas, ko šodien runāja, es domāju, arī mums visiem ir saprotams zināms, kas ir jādara. Un es domāju, ka arī vērtējums nebija nemaz tik slikts, kas man palika prātā no visa tās problēmas, kuras ir Tukuma slimnīcā, ir lielākai daļai visām Latvijas slimnīcām.
Tātad mēs varam tikai ar savu iniciatīvu kaut ko daudz labāku vai efektīvāk darīt, bet gaidīt normatīvu aktu ietvaros, es domāju, tad ir tāda mīkšana un izlēmība jābūt mums ir pašiem. Tieši tā, jo, kā arī šie eksperti teica, ja, tad Rīgas slimnīcas, protams, kad viņām ir labāka situācija tikai tāpēc, ka tur apjoms ir pavisam cits, pacientu apjoms. Gan pacientu apjoms, gan arī jauno dakteru, varētu teikt, vēlmi tomēr strādāt profesionāli lielākās slimnīcās, kur viņa izaugsme ir redzama. Ja? Tie ir visi, kas ir, labi, Tukums nav tālu no Rīgas, bet tā ietekme Rīgas mums pat vēl ir lielāka, nekā mēs atrastos tālāk. Un tā kā mums ir jāmeklē jaunas nišas, protams, arī izpildu direktors daudz iezīmē pareizas lietas, kuras mums ir vajadzīgas, ir sakarā gan ar Raudu, gan ar Irlavas Sarkanā Krusta slimnīcu, Tukums slimnīcu. Tā sadarbība droši vien ir daudz vairāk jākoordinējās savstarpēji un efektīvāk jāizmanto tas, kas mums ir. Jā, tieši tā. Tad, ko teiksim vēlreiz visiem foršu pirmo skolas dienu? Jā, un baudām beidzamās augustu dienas un silto septembra sākumu, kas vēl izskatās, un ražīgu darba periodu nākotnē. Un tiekamies jau pēc mēneša. Uz redzēšanos! Atā.